Čau visiem! Šodien dodamies pirmajā kopējā treniņā. Iepriekšējais, protams, bija promo treniņš, bet tagad būs tāds kā nopietnais treniņš. Tā kā braucam! Tā, mēs esam klāt. 18:26. Skrienam pārģēties un lidojam iekšā manēžā. Tā kā izstāsta, ka tīri solīdi, kad 5 minūtīt varbūt tikai nokavēšu. Jī! Tā, pārģērs ir. Iekšā. Normāli, tā kā būs 5 minūti kavēšu. Dipu. Visi jau sildās, gan jau kaut ko darbojās. Pastīsimies, kur viss ir. Viss, kur darbojās. Jā, re, kur ir. Kur viņi visi ir. Čau, draugi! Čau, draugi! Varēsim iet, jā? Jā. Ok, pamazām sākam iepastēties, jā? 10 minūtītes, 2 minūtes pagājuši. Halo, mammu, čau! Un mierīgi. Tipinot. Laikam bišķi excited esmu. Pulsiņš ir augšā. Vajadzētu lēnāk nozīmē. Tā kā jā, mācamies skriet lēnāk, tā kā ātrāk. Un reku itas, ko es teicu, jā. Pulsiņš bišķi augšā kā kafija. Bišķi pavēl atļauvos un izdzert parāgu pirms treniņa. Tāpēc, jā. Jā. Ko? Bet tā būt labu. Kaut kas nokavēja. Nekas jauns. Vai tad nesaplīsa šitas te? Kas saplīsa? Tā, sākam. Man ir mangalis. Viss, pietiks. Celīts augšā, celīts jāceļ augšā. Oi, pietiks. Tāpat visu šo neizmantos. Jau kā tā, viens ātri, viens lēni, čekojam pulsiņu. Bišķi pātru, skrienu kā vajag laikam, bet nu, ausas mentalitāte, jābliež. Neko, tā vajag, tūlīt skrienam. Tā, izskrējām, tehniski skaitās intervāli. Jā, nepierasti, tik senošās šāds sprints skrieti, tu bliez un tev bišķi palika ārā. Tikai pāris pēdējiem bija, nu labi, 3 teiksim, tādiem trakiem nesieniem sanāca tāds. Kā tā, tagad 5 minūtītes lēniņām, super slow-mo, un tad jau atcelāsim mājās. Yes! Kā ir treneri? Perfekti. Galvenais kā tev ir, man jau viss ļoti labi, es baudu.
Sieviņas otaisiem aizīts līdzi. Lutais vaļā un tāds... Buč. Varēšu braukt un ēst un nebūs jāpērk dārgās maizītes. Nice. Relationship goals. Forši sajūta īstenībā, kad tu trenējies, tu darbojies, atkal šitas viss tas blā, trenēšanās ir forša un lā. Nē, bet tā tiešām arī ir. Lai būtu grūti vai kā, bet tu reāli baudi to un tā kā tu atceries tos vecos labos laikus, cik forši bija sportot. Interesanti būs redzēt, darbošu mājās pastīšos statiņus, kā izskatījās intervāls skrējiens, jā. Iemetīšu varbūt kādu bildīt arī te. Varēšu uzmest aci, kā man tur gāja pa intervāliem. Jā, tā bija viens aplīts jāuzskat, viens aplīts vienkārši bija lēni jānosoļo. Bet, es neteikšu, ka es viņu visu maksimāli nosprintoju, bet, tādu tuvu uz 90%, 95%, teikšu 90%. 90-95% vēl devu iekšās. Tā, es jau tā kā teicu, tā kā video, kad šis ir laiks. Reāli. Laiks pārmaiņām. Pietiek būt ņergam un jokoties, čīkstēt. Pačīkstēt tāpat vienmēr ir normāli. Vai smējoties parodāt kādam uz pleca, bet ir jādara. Ir vienkārši jādara. Ja nedarīsi, tad nesūdzies, ka kaut kas nesanāk. Ja? Tāpēc, cerams, šis video būs izdevies. Liku kaut kā kameras vēl, bet pieturas kaut idejas būs jāpamatās, varbūt kā foršāk safilmēt kaut ko. Bišķiņ drošāk, vēl promiši kautrējos. Nekas, lēnām apgūstam, jau iedrošināmies. Forši satikt cilvēkus, pazīstamus, jā. Tā kā, kas tagad agrāk, kas saka, arī bija lielāki sportisti un lēnām pāriet jau, vecums visiem dara savu, bet, lēnām pāries treneriem. Un skaties, interesanti, kāds laiks iet uz priekšu. Tāpēc, paldies visiem, kas noizturēja un noskatījās šo visu. Paralēli, kamēr runāšu, tikmēr būšu kādu iemetis virsū pa čārtiņām, lai pastāst, lai interesanāk paklausies, ko stāstu. Bet, forši. Tā kā tā, rītdien ir mobilitātes diena, no rīta jāpiecējās, kad pusstundiņa ātrāk, kad pusstundiņa jāatrod tāds treniņš, kas tur izkustinās to ķermeni. Un tad jau būs atkal cits piedzīvojums, mazais kaut kāds. Tāpēc, baudam dzīvi. Un braucam uz mājām. Čau!